puķu audzētāji, labdien visi tie, kas mīl skaistumu, kas mīl dabu. Šodien Biedrības namā mums ir svētki. Mēs pirmo reizi izstādi atklājam skaistajiem puķu zirņiem Liepājā. Šāds pasākums nekad nav bijis. Un ir šodien man divi skaisti palīgi, tās ir puķu meitenes. Un šajos svētkos mēs gribam jums rādīt to, kā zieds, cik viņš trausls, cik viņš nevarīgs, cik viņš kopjams, aprūpējams, kā viņš ceļ visus mūsu debesīs, ceļ mūsu baudu, mūsu estētisko skatījumu uz dzīvi, un tāpēc es šodien šeit neesmu vienas, es ar smukām puķu meitenēm. Tas ir neapšaubām liels notikums Liepājā. Mums ir izdevies piesaistīt 50 puķu zirņu šķirnes. Tas ir taisni divas reizes vairāk, kā pirmo ziedu izstādi ir Rundāls pilī 14. gadā, ne 15. gadā. Tas ir taisni divas reizes vairāk. Ko es jums varu pateikt? Varbūt, ja tukums ir rožaudzētāju apgabals Latvijā, tad varbūt puķu zirņi ir mēs. Šis Kurzemes novads. Katrā ziņā es jums gribu pastāstīt to, ka puķu zirnītim ir 320 gadu. Viņš ir 320 gadus atpakaļ, 1690. gadā pirmo reizi Franču mūks ir viņu ierakstījis grāmatā, ka te Sicīlijā, Alpos ir atrasts tāds puķu zirnītis. Viņš ir bijis, šis pirmais puķu zirnītis Sicīlijā ir bijis ļoti plakans. Viņš nav bijis kruzuļains, viņš ir bijis tikai balts. Un šīs sēklas mūks Francisks ir iedevis kuģu tirgotājiem, tie viņi aizveduši uz Angliju. Un 1700. gadā, pavisam apaļā gadā, ir sākusies puķu zirņu audzēšana Anglijā. Un Angļi vēl šo baldienu uzskata, tas ir viņu zirds. Anglijā tiek svinēti puķu zirņu svētki. Nu, tie droši vien ir daudz lielāk kā mums Liepājā, bet nekas, mēs turēsim līdzi. Un 1900. gadā, jau pēc 200 gadiem, Anglijas selekcionāri ir selekcionējuši 264 šķirnes. Nu, no 264, kas toreiz bija 900. gadā, nu, mums ir 50. Tas nepavisam nav maz. Pēc kaut kādiem 50 gadiem, kad šīs sēklas bija Anglijā, tad pirmo reizi radās sarkani puķu zirņi, ir minēti sarkanie puķu zirņi grāmatās, un visi pārējie mutanti ir veidojušies Anglijā. To jums vēlāk droši vien pastāstīs mūsu puķu audzētāji, mūsu kolekcionāri no Liepājas un Grobiņas, kas piedalās, bet tad šis kruzuļainums, tas ir tikai bijis vēlākos gados, un tādu mēs šodien pazīstam puķu zirni. Tas bija ļoti liels un grūts darbs uzaicināt šos puķu audzētājus no Grobiņas un no Liepājas, jo viņas meitenes jau pašas pastāstīs, cikos no rīta ir jāceļās, kā viņš ir jātaupa šis zirnītis, kā viņš ir jāaprūpē, kā viņš ir jāpiesien, kā viņš ir pēc tam jāpārdod. Un tas ir tāds darbs, ka, diemžēl, divām audzētājām, kurā ir arī ļoti daudz šķirnes, kuras piedalās ar 15 šķirnēm, viņas pat šodien pie mums nav varējušas atnākt. Viņas strādā, viņām ir jāstrādā, un mēs teicām, kaut vai 30 minūtītēm, bet tas nav noticis.